Čau! Mani sauc Arlands, un man ir divas lielas kaislības. Tas ir basketbols. Esmu Latvijas čempions U17 vecuma grupā. Un SEO. Mani Kalifornijas Universitātes un Google SEO certifikāti. Konkurenti ir kā melns kaķis Oskara ceremonijā. It īpaši, ja nemaz nezini, ka tie tur ir. Bet ja tev liekas, ka digitālajā vidē konkurenti nav svarīgi, tev ir problēma. Konkurence nav traucēklis. Tas ir attīstības dzinējs. Tas motivē mūs kļūt ātrākiem, labākiem un gudrākiem. Un, protams, neļauj ieslīgt pašapmierinātībā un slinkumā. Ne visi konkurenti ir vienādi. Ne visi ir īstie un ne visi ir svarīgi. SEO pasaulē konkurenti iedalās 3 lielās daļās. 1. Organiskie konkurenti. Tie, kurus Google nosaka kā tavus konkurentus. Dažreiz tie būs galīgi garām. 2. Tiešie, jeb uzmanības konkurenti. Tie, kas cīnās par tavas auditorijas uzmanību, bet tie nemaz var nebūt no tavas nozares. 3. Reālie konkurenti. Tie, kas tiešām grib pārdot tieši to pašu, ko tu. Tie ir tie īstie un vienīgie. Tad kā mēs atrodam savus konkurentus? Izmantojam Google un Semrush, lai noskaidrotu, kas aizņem mūsu vietu pirmajā lapā. Lielākā daļa klientu ir tendēti pieļaut šīs tipiskās kļūdas konkurentu analīzē. Nepareizu konkurentu izvēli, proti izvēlās tikai zināmus nozares spēlētājus. Meklēšanas apjoma ignorēšana, aizmirst par long tail atslēgvārdu versijām. Satura stratēģijas neizmantošana, fokusējās tikai uz tehnisko SEO. Un mans favorite SEO datu ignorēšana, pieņem lēmumus balstoties uz es zinu labāk filozofiju. Tas, diemžēl, neies cauri. Lai nepalaist garām jaunākās SEO dārgakmeņu sērijas, seko man TikTokā. Es teiktu visu labu, bet mēs vēl tiksimies.